Bet mums jau ir neliela jubilejas gads, 10 gadi. Liels prieks arī kāpēcītim ir šogad 60 gadi, un arī pirmo gadu jūs esat arī uzņemti ekoskolas programmā. Tā kā mums aug jauna nākamā paudze, kas ļoti interesējas par vidas aktivitātēm. Noteikti visi pēc tam pārēsiet atkal otrā vidusskolā Limbužu un atkal turpināsiet ekoskolā. Jā, mums ļoti liels prieks šodien pakauts atkal 10. reizi karogu. Domāju, tas ir ļoti nozīmīgs Limbužiem. Patreiz, man liekas, visi limbužnieki ar to arī lepojās, ka mums viņš ir jau. Domāju, ka šodien ir tā īstā diena, kad pacelt karogi, mēs redzam, paliek siltāks. Droši vien visi mēs gaidām, kad varēs iet peldēties, vai ne? Jā! Man ļoti patīk peldēties. Man kādreiz patika peldēties, es tagad nezinu, vai man patīk peldēties, bet man droši vien arī patīk, ka šies peldēties, tad jau gan arī patiks. Jā, un prieks ir, paldies Jānim arī par to rūpu, ar ko viņš ir uzņēmies, lai šis karogs 10. reizi tiktu uzvelts šeit. Un es gribētu pateikt, ka šo karogu arī nekas nebeidzās. Mēs plānojam apmēram 400 000 investēt vēl Lielezeru šeit apkārtnē. Labiekārtojamā Eiropas finansējuma. Tā kā ir liels prieks, ka mēs soli pa solim varam iet uz priekšu un arī neapstāties pie esoša attīstība, lai tiešām šī vieta palikt skaistāka un brīnišķīgāk. Tā kā gaidīsim siltu ūdeni, ja? Un tad iesim peldēt. Prieks redzēt, es negribu atkal aizņemt daudz ēteri, jo šis ir pirmais karogs, kas šogad uzvīsies Mazstā Limbaža, kā vienmēr prot būt pirmie. Bet 10 gadi ir tāds laiks, kas rosina uz pārdomām, un tas karoga vēsture šeit ir vecāka kā jaunieši, respektīvi. Tas tiešām ir jautājums par paudzēm, par to, kā mēs veidojam savu nākotni. Milzīgs paldies pašvaldībai un Jānim un tiem, kas uzņemās. Milzīgs paldies ekoskolām no pašiem mazākajiem, kas vēl varbūt nav vēl iegaumējuši to vārdu, līdz tiem skolotājiem un pedagogiem, kas visus šos gadus sadarbībā ar Aldu to ideju ne tikai attīsta, bet uztur dzīvu un piešķir ļoti, ļoti lielu papildu jēgu. Un tas ir tas piemērs, Limbaža kā piemērs ir jau izgājuši pasaulē ar šo sadarbību starp Zilā karogu un ekoskolu programmām. Un no jums mācās visur citur. Tā kā paldies, siltu ūdeni, skaistas dienas un lai izdodas visi attīstības plāni. Mēs gatavojām arī tādu. Man ir skaistas kājas. Iekšējā bišķi. Ir, malači. Tagad izstāstiet, ko tas vārds nozīmē. Nebūtu nekas pretī, ja nebūtu jūs tas skolotājs, kas ir pieņemts. Paldies visiem un bērniem. Mēs visi esam bērni ļoti vēlos. Mēs tev tā arī Jāni uztveram. Aplausi, ka uztēvam Jāni. Uztēvam Jāni.